Tā, šodien parunāsim par gaismām. Tā kā tuvojās tumšais periods ziemajām, nav aktuāli ne tikai ziemas riepas, bet ir aktuāls arī apgaismojums. Šajā gadījumā halogēnā lampiņa H7. Tad rodās jautājums, kā mēs varam uzlabot šo te gaismas intensitāti. Pārbaudīsim, teiksim tā, apgalvojumu, ko šie te ražotāji mums apgalvo. Lūk, šeit ļoti kvalitatīvas lampiņas Philips H7, it kā viņi sola līdz 150% vairāk gaismas. Šādu te komplektu mēs veikalā varam iegādāties 30, 35, kaut kur varbūt vēl dārgāk, 40 eiro, divas lampiņas. Dārgais gals, tad šādu te parastu H7 lampiņu Osram, vienalga kādu Bosch, plus mīnus 5 līdz 7 eiro maksā. Tā kā ir atšķirība cenām diezgan paliela. Galvenais uzdevums mums šodien noskaidrot, vai ir jēga pārmaksāt par šīm te, teiksim tā, krūtajām lampiņām, vai varam arī pieturēties pie šīs te pašas lētās H7 lampiņas. Varbūt beigās šī te dārgā H7 lampiņa neko nedara. Tūlīt pamērīsim gaismas intensitāti ar luktura regulēšanas ierīci pirms un pēc, sākumā vecajām lampām, pēc tam jaunajām, un tad attiecīgi varēsim izdarīt arī kaut kādus secinājumus. Tā, esam uzlikuši luktura regulējumu ierīci. Attiecīgi šeit mums ir ekrāns, kur mēs varam nomērīt gaismas intensitāti. Esam uzlikuši uz luksiem un principā spiežam un skatāmies, ko mums rāda šis rādījums ar standarta halogēnu gaismu. 10,4, ja kādam kaut ko tas izsaka. Šajā gadījumā mums svarīgākais ir galvenais noteikti atšķirība, starpības starp šīm divām krūtajām lampām, starp parasto un krūto lampu. Tūlīt ieliksim iekšā krūto lampu un paskatīsimies, cik luksus viņi dod ārā. Labajā pusē tad uzstādīta šī krūtā lampa. Nezinu, vai kamera to nodod, bet ja tā vizuāli salīdzina, tad es teiktu, ka ir tomēr nedaudz spožāk šī te dārgā lampa. Tūlīt pārbaudīsim uz aparātu, ko aparāts rāda, un tad jau varēsim izdarīt kaut kādus secinājumus. Lūk, tagad uzstādīts abās pusēs jaunās lampas, un tad ejam skatāmies, vēl joprojām rādījumi uz luksiem, un tad skatāmies mērījumu. Un attiecīgi 25%, tā kā viss taisnība. Teiksim tā, par ko jūs maksājāt, jūs to arī saņemiet, Attiecīgi viss pareizi līdz 150%, tā kā mums bija 10 mērījums pirms tam. Ja rēķinsim 50%, tad tie ir attiecīgi 15, teiksim tā, šīs vienības nāk klāt. Viss taisnība. Tā kā varam droši pirkt šīs dārgās lampiņas, varbūt vienreiz nopērkam, bet toties mums ir ļoti, stipri labāka gaismas intensitāte. Tā kā ņemiet vērā, par ko maksājiet, par to arī dabūjiet. Tā kā tā, pīsiņš, davai, čau!